Šogad aprit tieši 70 gadi, kopš bija izveidota Rīgas autobusu fabrika, jeb RAF, kas ražoja slavenos RAF mikroautobusus. Sākotnēji ražot neatradās galvaspilsētā, bet 1976. gadā tika atklāta jaunā rūpnīca Jelgavā, kur no konvejera jau noripoja RAF 2203, kas kalpoja gan kā ātrās palīdzības mašīna, gan kā milicijas un cita veida spectehnika. Savu slavas stundu RAF mikroautobusus piedzīvoja 1980. gadā Maskavas olimpiādes laikā, kad speciālā autopartija tika izmantota olimpiešu pārvadāšanai un citiem pasākumu mērķiem. PSRS norieta gados RAF mikroautobusus sāka pārdot arī daudzbērnu ģimenēm, un pirmā no tām bija tieši ģimene no Daugavpils. Mūsdienās RAF joprojām var ieraudzīt dažādās postpadomju valstīs, bet Baltijas valstīs tie ir restaurācijas projekti. Vienu no labi saglabājušamies eksemplāriem var apskatīt arī Daugavpils tehnikas un industriālajā dizaina centrā Inženieru arsenāls.